Tātad pirmā darbība ir, tad, kad mēs paņemam testu no sākuma piena paraugu, ieliekam leduskapī uz 15 minūtēm, šo izņemam no leduskapja. Arī tieši uz 15 minūtēm. Tad, kad sākam testēt, ir pagājuši 15 minūtes, izņemam no leduskapja piena paraugu, esam gatavi sākt testēt. Tad mēs attaisam vaļā testu. Tad šajā testa iesaiņojumā ir 3 lietas. Tūbiņa ar tabletīti, pipetīte un pats tests. Tad paskatāmies, vai tabletīte ir apakšā. Tad mēs taisam pēc sajaukšanas. Jāsajaucam piena paraugu vēlreiz, lai nenostājās. Taisam vaļā. Tā, taisam vaļā. Vēl joprojām pārliecinamies, ka tabletīte ir apakšā. Paņemam piena paraugu. Šeit ir līnija. Nedrīkst būt vairāk par līniju vai mazāk par līniju. Paņemam piena paraudziņu pipetītē tieši līdz līnijai un laižam iekšā. Svarīgi šo neturēt ilgi, jo tas paņem dažas sekundes. Neliekam korķīti apakšā, bet izšķīdinam tabletīti pienā. Šajā piens nedrīkst būt šajā te iekšā ilgāk par 15 sekundēm, tāpēc vienkārši paskatāmies ātri, pavirpinam, saprotam, ka tabletīte ir izšķīdusi un lejam iekšā. Tagad svarīgs punkts ir skatīties, lai šeit te jāspiež testa sākums tieši tad, kad piens ir aiztecējis līdz pusītei. Te, kur ir svītriņas, līdz testa paraugā punktiņam līdz pusītei. Ja mēs nesagaidīsim pusīti, tad būs par ātru nospiests. Ja būs par tālu piens aiztecējis, tad būs jau par vēlu taisīt šo te paraugu. Es pagriezīšu pret sevi. Gaidot varam piecelties kājās, jo jāspiež būs ļoti spēcīgi. Tas nav tā kā ar dažiem pirkstiem, un tad mēs principā sagaidām līdz pusē pienu un spiežam. Tagad gluži vienkārši uzslēdzam taimeru uz 6 minūtēm un tad nolasīsim rezultātu. Ir pagājuši 6 minūtes un tagad varam interpretēt rezultātus. Rezultāts interpretē pēc testā redzamajiem punktiņiem, kas viens no tiem ir kontroles punktiņš, un tad pārējie 2 punktiņi atbild par savu antibiotiku grupu, kuru attiecīgi ir jāsalīdzina, vai tie ir gaišāki, vienādi vai tumšāki par kontroles punktiņu. Un šos te rezultātu interpretāciju var atrast darba lapās.